Novembrī es svinu savu dzimšanas dienu. No rītiem man patīk. Pamosties lēni un izbaudīt rītu. Līdzdalība Latvijā. Mums vēl jāmācās. Un es līdzdarbojos. Nu, nevis es, bet tu. Es sapratu maksimāli visur, kur ir iespējams. Ines, paldies tev par ātrajām atbildēm. Sanāca mums tiešām tā ļoti ātri un ļoti forši. Jā, tu šodien esi piekritusi ar mums sarunāties. Mums ļoti liels prieks par to. Un droši vien ir tāds seiciens, ka kādu nejaušību nav, vai ne? Un šī mūsu saruna arī patiesībā notiek Kuldīgā, ko mazdrusiņās mūsu skatītāji var nojaust. Tie, kas skatās, nevis tikai klausās, var nojaust arī pēc šī fona. Un tā nu ir sakritis, ka tu esi arī Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja. Tā ir sakritis. Tā ir sakritis. Un par to ir ļoti liels prieks, ka tu arī šodien esi piekritus ar mums parunāt par līdzdalību, jo tu esi vēl sarunās, mēs runājam par līdzdalību, bet varbūt tu vari mazrusiņās ieskicēt, kāds ir bijis tas tavs ceļš, jo droši vien, ka vienā dienā droši vien par Kuldīgas novada domas priekšsēdētāju tu īsti nekļuvi, vai ne? Un tas, es pieņemu arī, tomēr bijis saistīts ar kaut kādām tavām līdzdalības aktivitātēm iepriekš. Padalies varbūt mazliet. Jā, principā tas, kas ir varbūt būtiski iezīmēt, ka es esmu vienmēr bijusi tāda aktīva. Gan skolas laikā esmu aktīva, visu kaut kā ir iesaistījusies. Pulciņus dažādas apmeklējusi, visas pašpārvaldes, korus, dejas, organizējusi pasākumus. Un tas laikam arī ir tas galvenais, tas dzinulis, jo es nekad neatceros tādu savā ne bērnībā, ne jaunībā tādu mirkli, ka, ja mēs kaut ko gribam, ka mēs sēžam un gaidam. Mēs paši gājām. Man ir neskaitām tādi piemēri, kā mēs ballītes esam organizējuši. Mēs esam sponsorus vākuši. Mēs esam tikuši mums vienam draugam tēvam piederēja naktsklubs. Mēs organizējam tur ballīti. Tagad es to nevaru iedomāties, ka mūsu jaunieši varētu. Pirmkārt jau likumdošana un pārējais. Bet mēs gribējām ballīti, mēs viņu organizējām. Mēs gribējām kaut kādus erudītus un kaut kādu saturu mūsu ikdienai vairāk. Mēs visu ņēmām un darījām. Un es domāju, tas arī ir tas likuma sakarīgi, ka tas ir tā arī ir gājis uz priekšu. Nevis es esmu sēdējusi un gaidījusi, kad man dzīve kaut ko dos, kad kaut kādas iespējas man parādīsies. Principā eju pa dzīvi, izmantoju izdevības, ja ieraugu kaut ko tādu, kas man ir interesants, cenšos tātad satvert, notvert un rīkoties. Un, ja mēs skatāmies tieši par šī brīža manu amatu, kur jau tūdaļ gadu es būšu kā domas priekšsēdētāji, tad varbūt būtiski ir iezīmēt, ka nekad, tiešām es varu teikt to vārdu, nekad tas nav bijis mērķtiecīgi, nekad mērķtiecīgi vispār sev neesmu vispār pat redzējis politikā, pat skatoties uz sevi, bet kaut kā šobrīd tā ir viss sastājies, tā tie virzieni ir pavērsušies, un ja iedzīvotāji mani redz tur, ja iedzīvotāji mani redz un ir gatavi, lai es pārstāvu viņu redzējumu, principā viņus pārstāvu, tad, kā es varu teikt, nē, tad es principā arī dodos un šobrīd darbojos. Un es arī šo amatu šobrīd es neuztveru, ka tas ir tāds, pie kā ir jāturās vai jāsēž. Tas ir šobrīd maksimāli izmantoju to, ka man ir šī iespēja kādu noteiktu laiku sprīdi būt principā tai, kas virza Kuldīgas novadu uz attīstību, var ierosināt kaut kādas lietas, un tad šobrīd es to laiku cenšos izmantot un vienkārši attaisnot šīs ieceres. Tā, principā. Ines, tu esi noteikti izgājusi dažādiem posmiem cauri. Ja cilvēks kļūst par kādas vietas mēru, viņš noteikti sāk, pirms tam kaut ko vēl ir darījis. Ja? Un tev droši vien, ka ir tāda tā kā pieredze būt dažādās pusēs tieši līdzdalības kontekstā. Kā tas ir tad, kad tu ej pie mēra un stāsti, piemēram, kaut ko, vai vienkārši vēlies pastāstīt varbūt. Un kā tas ir tad, kad pie tevis nāk, vai tad, kad tu kā mērs ej pie iedzīvotājiem. Varbūt tu vari padalīties tieši par to līdzdalības kontekstā. Pirmais, manuprāt, lai vispār kā es uztveru līdzdalību. Līdzdalības uztver kā sadarbību, viennozīmīgi kā sadarbību. Un lai mēs varētu sadarboties un lai redzētu, ka mums ir kaut kas kopīgs un mēs varam kaut ko kopīgi risināt, mums ir jāspēj runāt vienā valodā, jāspēj saprast vienam otru. Un tur ir tas stāsts, ka pirmām kārtām mums ir jānojauc kaut kādas barjeras. Nezinu, ja nāk pie manis, tad
mēs apsēžamies normāli pie galda, runājam kā cilvēks, nevis kā tur amatpersona un tur iedzīvotājs, vai vienkārši ir kaut kāds jautājums, ir kaut kāda problēma, un tad kopīgi skatāmies, risinām. Un otrādi tieši tāpat, es domāju, tas ir būtiski, kad mēs jau esam, tas tie mūsu darbs, mūsu pienākuma amats, mums katram ir kaut kāds savs, kas ir jādara, bet šī mirklī ir svarīgi saprast, kā mēs runājam. Vai es runāju kā Inese ar Zani, vai Inese ar Jāni, vai es runāju kā es, varbūt kā vadītājs ar savu padoto, tad tā ir cita veida saruna. Piemēram, tā mirklī ir kaut kādas atbildības, jo arī, protams, mēs nevaram aizmirst, ka tajā mirklī, ja es esmu kā vadītājs, ka ir kaut kādas lietas, kas tomēr ir jāpilda arī darbiniekam, ka mums ir kaut kādas atbildības katram, tajā mirklī tā ir cita saruna. Tas, man liekas, arī ir būtiski tādā sarunā saprast, kā mēs šobrīd sarunājamies. Vai mēs sarunājamies, kur tiešām risinam, vai kaut ko daudz dziļāk. Man liekas, ka ļoti, ļoti interesanti tādu arī niansu tu aizskāri par to sarunāšanas veidiem un tām līdzvērtīgajām sarunām, bet tas ir tas skaistais scenārijs. Ja, bet tagad iedomājies viens kaut kāds, kā mēs te runājām arī vienā sarunā, ciema trakais, ja, tagad nāk pie tevis un saka, man tur, un es nezinu, viņš nevis runā, bet viņš, piemēram, kliedz uz tevi. Tā ir bijis. Tā ir bijis. Noteikti. Bet kā tu vari tajā brīdī teikt, ok, tu tur, es nezinu, ko tu dari vispār? Pirmais ir tā, ka ir, pirmām kārtām mēs nedrīkstam kliegt pretī. Tas ir sāksim ar to, ka tas ir vienkārši, jau aiziet tādā pilnīgā, tas, ka jādabūli, tas cilvēks nomierinās, un to parasti arī izdaram kaut kā stop. Man ļoti patīk tāda, ir tāda metoda, tā stop, tā arī pasaka, un tas cilvēks apstulst tajā brīdī. Jo tu tā skaļi vienkārši stop. Bet var pamēģināt kādreiz. Bet ir, kam tas, protams, arī iespējams nestrādāt. Bet šī mirklī galvenais ir jānomierinās un jāsāk runāt. Ir situācijas, kur vienkārši tu saproti, ka tai sarunai jau īsti nebūs jēga. Tur ir tikai viena taisnība, tur pat nav kompromiss, tur ir tikai, tad ir principā viņi ir vienkārši maksimāli ātri jāizbeidz. Jā, mēs varam sarunāt tad, kad tu esi gatavs ar mani sarunāties, tiešām sarunāties, nāc, runāsim. Šobrīd, ja tu nāc pie manis kliegt bez iemesla, vienkārši izkliegt, tad tā nedarīsim. Bet galvenais ir jānomierināt, un tad jau var, līdz šim brīdim ir situācijas bijis dažādas, bet es varu teikt godīgi, nav vēl nereiz bijis tā, ka mēs beigās kā cilvēki nesarunājamies un neatradamies viens no otra. Bet kā tev kā domas priekšsēdētājai nav kaitinoši, ka nāk kaut kādi cilvēki, piemēram, tev šodien ir aģendā, tur darba plānā, tas, un tagad tev vienot kaut kādi cilvēki un kaut ko runā par vispār kaut ko pilnīgi citu, par ko tu pirmkārt neesi aizdomājusies, kas tev nav aktuāli, un vienkārši kaut ko, nāk klāt, jā, apmēram nāk tu stāv rindā, tev nāk klāt, es nezinu, jā. Es domāju, tieši arī šajā līdzlības kontekstā, jā, kāda tā tava... Tur arī ir, tas ir tas lielākais izaicinājums mums, ka man konkrēti mums ir jāsaprot, ka citam tā viņa lielākā problēma būs tiešām miljons. Nezinu, viņš tur zaudē miljonu, tur kaut kur, tur kaut kāds, uzņēmums, tur tikai tāpēc, ka doma tur, kaut ko neiesniedz, kā viņi gribēja vai neapstiprināja un viss, un tagad liela brēka un šausmīgi skaļi un tā. Pēc stundas mums beidzās šī saruna. Mums ir cilvēks, kurš atnāk, kurš vienkārši, piemēram, sūdzās par to, ka kaimiņš ir iestādījis tūjas, un viņš neredz pāri žogam un nebūs. Bet, kas ir svarīgi saprast, tā ir viņa šī brīža lielākā problēma. Un vai viņš ir sliktāks, tāpēc, ka viņam nav miljona problēma. Un tas ir ļoti liels izaicinājums pārslēgties, bet arī uz šādām lietām tu nevari skatīties tā, ka ko to pie manis nāca. Nē, mēs, protams, cenšamies tajā mirklī, kad cilvēks nāk uz pašvaldību, piesakās uz vizīti, jebkurš var nākt. Tik viens var nākt vienalga par kādu jautājumu risināt, bet tas pirmais tomēr ir tā, ka mēģina arī man palīdzīt, kas ir Ginta, viņi mēģina pa priekšu arī sarunā mēģināt saprast. Ļoti bieži viņi jau telefonu sarunā atrisina šo jautājumu. Pat īsti tur nav pat tad. Tad tālāk ir nākamais ceļš, un tā mirklī cilvēks saka, nē, viņš tiešām grib un ir bijis, kur viņš pasaka ļoti, nē, viņam ir ļoti privāta saruna, beigās atnāk, un tā privātā saruna ir, apmēram no tās tēmas, kad pajautāt kaut ko, kā tur labāk būtu darīt tā vai šādi.
Bet viņam tas ir tik būtiski, tad viss kārtībā. Galvenais ir limitēt, lai nav tā, ka beigās mums, kad priekšsēdētājs laiku 90% velk šādām ikdienišķām, tādām lietām, bet tas, ka ir jāvelt laiks arī tādām. Tā ir tā ikdiena. Tā tik ļoti daudz enerģijas taču paņem visu laiku būt empātiskam, iejusties visu šo cilvēku. Es esmu tikai par to, tikai par līdzdalību. Tā kā citādāk netapt šis ieraksts, un šī studija netikt veidot, bet vienkārši es domāju tiešām par to ikdienu, kā tas praktiski reāli notiek. Realitāte ir tāda, ka reizēm vakarā tu aizēji mājās un virs man jautā, kāda tev bija dienas, pagaid, man tagad jāatcerās, kā viņi sākās. Un tad es mēģinu atcerēties, vai es kalendārā, mums ir katru pirmdienu ir plānošanas, kur mēs pa pagājušo nedēļu tādu īsu ieskatu un nodaļu vadītājiem, un tad iezīmējam tās būtiskākās lietas konkrētai esošajai nedēļai. Un tad tev liekas, tas viss bija pagājušo nedēļu, vai tāds ļoti spilgts, ļoti tik pretējs, tik atšķirīgi, kā tā diena sākās. Tad šādi man būtu jāzīmē, tāda kardiogramma. Jā, no tāda viedokļa skatoties, it kā būtu forši. Es tikai domāju, man radās ideja, ka pašvaldībās būtu kaut kādā ziņā atrisināt šī līdzdalības, ka tev visu laiku nerausta, vai ne, par tūjām, piemēram, ka būtu kaut kāda tāda organizētā līdzdalība. Tam cilvēkam ir jau tā iespēja, kur iet. Mums jau ir, kas atbild vīdes speciālists, mums ir, tāpat man ir vietnieki, kas arī tik daudz jautājumus risina. Arī, nav tā, ka es tikai pie manis viss nāk, bet tam cilvēkam vajag pie domas priekšsēdētāju. Okay. Mēs esam šobrīd to risinājuši tā, ka mēs esam iezīmējuši konkrēti pieņemšanas laiki, ir konkrēts dienas, kur principā cilvēks, ja viņš vēlas, viss kārtībā pierakstās. Brīžiem iznāk tur 2-3 nedēļas varbūt gaidīt, jo tajos laikos mēs arī cenšamies tad pieturēties. Bet, ja ir tas jautājums un vēlas parunāties, viss kārtībā. Tā kā cenšamies uzklausīt. Un tāpat jau esam sociālie tīkli, e-pasti. Man jau 2. dienā, kad man apstiprināja amatā, man jau nāca jautājumi. Tur dažādi arī tādi specifisks, kuras teicu, es noskaidrošu. Un kad es sniedzu atbildi, ka nav īsti nekādas izmaiņas, un tad man cilvēks teica, es jau domāju, diez vai kaut kas būs mainījies. Es domāju, 2. dienā tiešām, viņi jau bija īstenībā noskaidrojis, bet viņi domāja, varbūt kaut kas tomēr ir mainījies, bet es jau domāju, diez vai kaut kas būs mainījies. Vēl nav 24 stundas nostrādāts, nav vēl viss izmainījies. Ines, ļoti interesanti, tu pieminēji tādus 2 ļoti labus atslēgvārdus. Vai ir kaut kas mainījies, un kardiogramma, ka mēs varam zīmēt. Ja tagad mēs, Paula, tev uzzīmē tādu līdzdalības kardiogrammu no tā brīža, ka tu arī teici, ka tu esi jau vienmēr kaut ko darījusi, un bijusi aktīva līdzdalības procesos, tad līdz šim brīdim kāda būtu tā tava kardiogramma vispār, un kā tu redzi, vai līdzdalība ir mainījusies? Un, ja ir mainījusies, tad kurā virzienā, kas ir tās lietas, par ko mēs šobrīd varam runāt? Man šķiet, ka šobrīd vairāk par to runā. Vairāk to sauc vārdos, konkrēti nosaukumu kaut kāda ir piešķirt. Jo, ja mēs skatāmies arī šobrīd kaut vai šo jauno pašvaldību likumu, kur paredzēts viss šīs līdzdalības formas, un arī šobrīd mēs arī tikko apstiprinājām iedzīvotāju padomi nolikumus un par līdzdalības budžetiem runājam visu. Principā nav jau tā, ka tas nav noticis. Tas vienkārši nav tieši tādā formātā, tieši ar tādiem nosacījumiem, un, piemēram, par to pašu līdzdalības budžetu domājot. Mums tāpat pašvaldībā ir. Mums ir gan mēs līdzfinansējam līderu projekts, kur nāk biedrības darbojās, rakstprot, mēs līdzfinansējam. Mums ir darīsim paši visi pagalvu labiekārtošanas. Principā tie arī ir tādi līdzdalības budžeti, vienkārši viņi zem citām programmām ar citiem nosaukumiem. Es domāju, ka tas ir galvenais, ka šobrīd tādas lietas sāka vienkārši, lai veidotos tā vienotā izpratne, kas tas ir, kas ir ļoti labi. Jo reizēm tu runā par vienu, un tu pat nesaproti, ka patiesībā jau tu to pats dari, jo tu gaidi, kad tu sāksies, bet tas viss notiek. Tad tas, kas ir, manuprāt, ir paaudzes, diemžēl man ir jāatzīst, ka savus 10 gadus atpakaļ vēl mums bija tāda, tomēr tā paudze tāda vairāk, ka mums pienācās, nekā mums bija kaut kas pašiem jāiesaistās un jādara, mēs sēdējām gaidījām. Tad šobrīd man gribas teikt tieši no dažādām šīm aktivitātēm, kaut vai arī šodien, kas mums notiek, kad mēs stāstam un runājam par to, ka man gribas cerēt, un ka tomēr tā situācija uzlabojās.
Ir grūti patiesībā arī mums šobrīd kā pašvaldībai ir uzlikti, arī valsts kontrole norādīja pagājušo gadu visām pašvaldībām, ka mums vairāk jāiesaist ir iedzīvotāji. Principā mēs jau to darām, bet tie iedzīvotāji jau tā vienkārši neiesaistās. Šobrīd arī, piemēram, sabiedriskā apspriešanā, vienalga, jebkurš kaut kāds projekts, jebkurš nolikums, tā atsaucība jau nav liela. Šobrīd mums pa iedzīvotāju padomē mums bija rekordliels skaits, 6 mums bija komentāri, kas ir patiesībā ir daudz, jo visbiežāk nav pilnīgi neviens. Tā kā, tas, kas, manuprāt, var veicināt to, tas ir arī mums pašiem jārunā skaidrāk, jo reizēm tā valoda, kā mēs aicinām iesaistīties, parastais cilvēks nesaprot to tekstu, kas tur ir sarakstīts, tur visi tie MK noteikumi, tas nav vienkārši domāts normālam cilvēkam. Saskaņā ar... Un tad izsakat viedokli beigās, un viņš jau lasot to, viņš mums baidās pat taisīt vaļā kaut ko lasīt. Tā kā, tur ir visiem ir uzdevums vairāk. Bet man ir tā iespēja bijusi vairākas gadus strādāt ar jauniešiem kopā. Arī Kuldīgā mēs tā ļoti aktīvi, es pati biju bērnu jauniešu centra direktora, un mēs tieši jaunatnes darbu un interešu izglītību koordinējām visā novadā. Un man gribas teikt, mēs ļoti lielu darbu izdarījām arī tieši jauniešus, iesaistot ar visām pašpārvaldēm, ar pagastiem, ar pagastu koordinatoriem, veicinot tos darbus. Un es domāju, ka tas pareizais ceļš arī ir, ka arī no tiem jauniešiem, ka diezgan daudz sāka rādot kādu tā iespēju. Arī šobrīd mums arī novadā jauniešu doma aktualizējās, un arī mums ir bijusi sarunas arī pašvaldībā, kur viņi redz tādu pašu cilvēku, kā visi ir arī tur strādā un vienkārši darbojās un varam nākt un uzdot jautājumus. Tās kopīgās sarunas, visas šīs kafijas ar politiķiem, man liekas, tādiem jauniešiem, kas parāda, un viņi jau tad paliks. Mums varbūt ir kaut kādi pāris gadi jāpagaida, ka tā paudze, kas šobrīd varbūt ir tie 18, 20 gadnieki, kad paliks, un man gribas domāt, ka tie būs tādi paši kā es. Ines, liels prieks, ka tu arī pieminēji kafiju ar politiķiem, kas ir tieši biedrības Next, kas arī veido šo raidierakstu metodu, ko mēs 15 gadus atpakaļ vēl pirms to SLV un visām pārējām video stāstu iniciatīvām mēs arī varētu teikt, izgudrojām, iedvesmojoties arī no zviedru kolēģu piemēru. Un tiešām prieks redzēt un dzirdēt tagad jau no īstiem politiķiem, ka kafija ar politiķiem tiešām strādā un tiešām, ka tā tiek izmantot metode. Tas ir tiešām fantastiski, ka kāda metode var būt noderīga. Man mazliet viens jautājums. Kā tev šķiet par tām sabiedriskajām apspriešanām? Mums te diezgan bieži mūsu viesi runā par to tieši, par to, ka sabiedriskās apspriešanas, tas tur formāli, neviens neierodās mājaslapā pēdējā kaut kur mazajā vietiņā, pulkstenis 3, kad visiem jāstrādā. Kā tu skaties, kas ir tas iemesls, kāpēc tās sabiedriskās apspriešanas tik ļoti bieži pēc būtības nenotiek? Noteikti arī ir jādomā, kam mēs un kurā laikā mēs viņu un kur taisam, organizējam. Tur es pilnīgi piekrītu, jo, ja mēs gribam, lai ierodas uz apspriešanu strādājoši cilvēki, tad mēs nevaram likt 3 pēcpusdienā, darba laikā, par to pilnīgi skaidrs. Bet tas, ko es gribu teikt, ka, man liekas, ir ļoti svarīga tā tēma. Un ja tā tēma ir tāda jūtīga, piemēram, mūsu gadījumā azartspēles bija pāris gadus atpakaļ, kad Kuldīgā gribēja licenci, lai izsniedz azartspēlē. Mums ir šobrīd viena vieta tikai, kur reāli notiek, un mums vēl viena vieta gribēja licenci saņemt. Un tā bija tēma, kur arī mēs kā pašvaldība, arī kā deputāti bijām to, ka mēs nevēlamies izsniegt, bet mums īsti nebija tāda rīka, jo tajā laikā vēl nebija tā likumdošana sakārtot, tā ka principā mums tā kā jo arī pretī mums bija juristu komanda, kuri vienkārši, jums nav īstenībā tādas tiesības. Mēs tajā mirklī, mēs realizējām šo sabiedrības apspriešanu. Mums bija iesniegums, mums bija ārkārtīgi aktīva sabiedrība. Mums bija gan uz sanāksmēm, mums bija tiešām cilvēki, mums bija ļoti aktīvi. Un, protams, tajā mirklī mēs arī tieši pamatojāmies uz to, ka tieši uz šo sabiedrības viedokli, uz pilnīgi pārlietnu. Tur vispār nebija jautājumu, tur bija pilnīgi pārliecinošs redzams viedoklis. Un arī pieņēmām to domas lēmumu neizsniegt. Diemžēl pēc tam bija tiesa.
Un, principā, mums jau nebija varianti, mums bija jāizsniedz. Viss. Un tas ir, es domāju, vairākas reizes, tas parāda reizēm tiešām to tādu atžgāju, it kā mēs prasām, un mums ir jājautā, un mēs balstamies, bet beigās juridiski īsti. Var sakot, jūs nedrīkstat balstīties tikai un vienīgi uz sabiedrības šo viedokli. Tas var būt kā pastiprinošais faktors vai kaut kāds mīkstinošais, bet tas nevar būt kā vienīgais arguments. Līdzīgi jau bija arī tagad Tukumā saistībā ar vējparkiem, cik gadus atpakaļ, arī kaut kādu, man liekas, gadu, 2 gadus atpakaļ, kur arī bija sabiedrības apspriešana, kur neļaut vējparks. Pašvaldība arī nobalsoja pret, bija tiesas lēmums un viss. Un es domāju, viss šis arī nedaudz rada to priekšstatu, ka īsti jau, es jau varu iet un darīt, bet, redz, ko tad man... Bet tās ir tādas tie slikties, kā labie stāsti no līdzdalības aspekta, jo tiešām šī bija tā tēma, kur ļoti sabiedrība bija iesaistījusies ļoti. Un tas atkal priecē, ka šobrīd arī seko līdz tam, kas notiek, un mēs zinām to viedokli viens no otru. Viņi zina mūsu arī to redzējumu. Mēs tiem arī nepievīlām, bet beigās palikām viss ar tādu... Diemžēl tā bija. Es domāju, ka tas varētu arī kaut ko ietekmēt reizē. Labi, parunāsim varbūt par kādu piemēru, kas ir tāds daudz pozitīvāks. Piemēram, par Kuldīgas iekļūšanu UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Fantastisks panākums. Man liekas, ka tur visa Latvija tajā brīdī sūtīja apsveikumus visos iespējamos formātos. Tā bija. Es pieņemu arī, ka tev personīgi, vai ne? Bet varbūt tu mazrusiņās vari ieskicēt, jo tas, protams, tagad visiem liekas, tas jau tā normāli. Reku, Kuldīgi ir UNESCO sarakstā, jā, baiga forša, bet kas tad tur? Bet saprotot to, ka tas ir vairāk nekā 20 gadus patiesībā ilgs ceļš un stāsts arī ar ļoti lielu līdzdalības momentu. Kā tu varētu tagad raksturot, cik nozīmīga ir bijusi cilvēku un sabiedrības līdzdalība vispār šajā procesā, lai tiktu līdz UNESCO? Ir tā. Šobrīd, lai sākt ar tādu ļoti pozitīvu tieši aspektu līdzdalības ziņā, tad ir tā, ka viens no galvenajiem faktoriem, ko mums arī eksperti atzina arī saistībā ar šajā UNESCO kontekstā, kur mums jau tādēļ vien būtu jāpiešķir šī UNESCO zīme dēļ tā, kā cilvēki tiek iesaistīti un kā iesaistās vietēji iedzīvotāji. Kaut vai tajā restaurācijas procesā un viss, cik var just to, cik ļoti var just to tiešām to kopību un to kopīgo interesi un tiešām to svarīgumu. Bet tas, kas ir tas ceļš, kāds ir bijis, viņš jau nemaz tik viegls nav bijis, jo saistībā ir šie ļoti tādi abūs noteikumi, kas ir tādi ļoti strikti. Un ja šobrīd jau tas ir šarms, tiešām vecpilsēta ir šarms, un mēs redzam, ka šobrīd aizvien vairāk arī mūsu Latvijā pilsētas izvēlas šīs vecpilsētas celtu godā, mācās pieredzē, brauc arī pie mums, apgūst daudz lietas, brauc citur, tad šīs 20 gadu šis nogrieznis, kur laikā tapa šis pieteikums, vispār mēs veidojāmies, lai atbilst šim UNESCO statusam, tas bija tas laiks, kad sāk parādīties plastmasa logi, ranila jumti, eiro remonti. Un tad iedomājieties, ir kaimiņš pāri ielai, kurš ieliek vismodernākos, krūtākos plasmasas logus. Un man pasaka, man jāliek dubultais rūti, tāds loks koka. Vienkārši pret plūsmu tev jāiet. Dakstiņš ir jātais, bet tur to skaisto ranilu var uzlikt vienā plāksnē. Šobrīd, protams, mēs domājam citādāk arī par tām vērtībām, bet tajā mirklī tas bija tā. Un vēl ir tas, ka tad jau arī nebija mums tie speciālisti šeit nebija. Bija tad noteikumi, ka ir jāliek tas koka loks, bet ne meistari, kas tādus māk izgatavot, īsti nav. Tu ej pie viena meistara, šak tādu nevar uztaisīt. Tā tam iespējams, tā kā jūs man te rādat. Jo es vienkārši tās no savas personīgās pieredzes, jo man mammai, tur laikam ejot tā vecpilsētas robeža ir mainījusies. Šobrīd viņi neskaitās vairs tajā vecpilsētas robežā, bet tajā laikā, kad šī pirmā robeža, viņa beidzās un pāri ielai tur visi varēja darīt visu, ko grib, bet mums bija visi tie noteikumi, jā. Un tad bija, jā, un tas arī, ko tur lieties, arī dārgāk daudz. Un, piemēram, viens ir uzlikt to pašu ranilu, kurš ir viegls, otrs ir, ka tev dakstiņš jāliek mājā, ka tev pilnīgi cits svars ir. Šobrīd jau tas ir risināts, šobrīd ir rasts risinājums kā reize ar visām šīm atbalsta programmām, gan ar ēku restaurācijas programmām, gan finansiāli, kur mēs visu šīs logu akcijas, kur cilvēks var nākt, iedzīvotājs nāk ar savu logu,
Viņš nāk pats, viņš viņu var labot, taisīt, tev ir palīdz meistars ar materiāliem, tev ir iespēja pieteikties lielam finansējumam, mazam, bet tas jau viss ir nācis laika gaitā, un šobrīd tā līdzdalība ir tiešām ļoti, ļoti. Es uzskatu, ka tā ir galvenā vērtība, un šobrīd viennozīmīgi. Es arī teikšu, tas UNESCO status ir bez šaubām, tā ir atzinība, tā ir oficiāli, tas ir eksperta atzinums, un to mēs vienkārši saprotam, ka mēs visu laiku esam darījuši pareizi un gājuši pareizā virzienā, bet šeit uz vietas mums tas lielākais ieguvums ir tieši tā ārkārtīgā kopības sajūta, un tā arī bija tā lieta, ko es ļoti izjūtu, jo es biju pat klāt Rijādā, kad paziņoju bija šis paziņojums, ka esat iekļauti. Un tiešām tā sajūta bija, kā tu teici, man bija pulkstenis visu laiku vibrēja, man telefons visu laiku nāca ziņas. Un tie bija mūsu iedzīvotāji galvenokārt. Tie bija cilvēki, kas te dzīvo, kas te strādā. Super. Un tā sajūta bija tāda, ka tā ir. Es viņu asociēju, atceroties hokeju, atceros basketbolu, cik tāda visa mūsu kopīgā tāda uzvara. Un tāda arī bija tā sajūta. Un tā mēs visi, man liekas, jutāmies arī, jā. Jā, es varu padalīties arī, kā reizi stāsts par šo. Man bija iespēja ar dažiem Kuldīgas iedzīvotājiem braukt kopīgi no vienas konferences. Un mēs kā reiz runājām par kultūra vēsturisko mantojumu, kā reiz tieši par to nelielo pilsētiņu, kur mēs bijām. Un man, ja godīgi, tā tiešām ļoti pozitīvi pārsteidz. Es domāju, tas ir milzīgais iegūms arī tā izpratne kopējās sabiedrības par to, jo šī saruna, šis brauciens priekš manis bija tāds lakmus papīrs mazliet, jo tie iedzīvotāji tā kā teica, tie kuldīdznieki, viņi teica, bet kā tā drīkst? Un mēs tur ejam, un tur ir tā vēsturiskā ēka ar to plasmas logu. Kā tā drīkst? Un man pat likās, un man tā doma bija, tā vienkārši notiek, vai ne? Bet es teiktu, ka tas, tāds, kā lai saka, šoka moments bija absolūti redzams, un man liekas, ka tā ir arī viena no tādām vērtībām, kas varbūt šajā laikā ir tiešām attīstījusies, un kas ir milzīgs resurss, kad tu vairs nevari kaut kā arī tam iedzīvotājam piedāvāt kaut ko, kas nav atbilstoši vairs šiem konceptam. Jā, bez šaubām, bet nav jau arī tā, ka mums ir viss tur ideāli. Tieši tāpat arī ar visiem šiem apbūves noteikumiem, lai arī viņi jau ir vairākus gadus, nav tā, ka mums šobrīd saistībā ar UNESCO kaut kas ir tā mainījies. Principā, jo mēs esam šo nomināciju ieguvuši un ierakstījuši šajā sarakstā tieši ar to, ko mēs esam darījuši visu šo laiku. Principā, un šobrīd vienkārši jāturpina, jāuzrauga un jāsargā un jāturpina attīstīties, jāturpina darboties. Un, bet arī mums jau arī šobrīd ir arī, ir jau arī iedzīvotāji tādi, piemēram, atnāk, tas galvenokārt ir kaut kādi no citiem novadiem, kas pārceļas dzīvot. Kaut gan lielākoties pārceļas arī ar domu, ka tieši grib to un grib darīt, un tas izaicinājums, bet ir izņēmumi. Vienkārši gribu teikt, tas ir mazs skaits, bet ir. Iedzīvotājs cilvēks nopērk īpašumu vecpilsētā, viņš zina, kāda ir apbūves noteikumi, bet viņš jau no pirmās dienas strīdās, ka viņš tā nedarīs, viņš grib šādi. Neskatoties, piemēram, ja mūsu lielākā šī UNESCO vērtība kaut vai ir šie pamati, kuri mums principā atbilst 80%, tā kā mums bija 18. gadsimtā noliekam kartu, uzliekam šī brīža ēku pamatus, viņi 80% ir tādi paši. Viņš grib savādāk. Kāpēc viņš nevar? Tas ir viņa zemes gabals. Kāpēc viņam jāliek tieši uz tā? Viņš grib citādāk. Un viņš strīdās. Viņš iegādājies īpašumu, un viņš jau ar domu, ka nevis tu tagad darbos, bet tu jau nāks un cīnīsies, kā tu gribi. Arī tāda ir. Tad ir jāstāsta, cik var pat draugam tālu, un kurā mirklī ir citas institūcijas jau sadarbojās. Tā kā ir. Bet kopumā ir, jā, mēs tiešām darbojamies, strādājam, un tas, kas mums arī šķiet šobrīd ir ļoti būtiski, ka mums šī vecpilsēta ir jāuztur dzīve ar mūsu cilvēkiem. Un tas ir tas izaicinājums mums, kas ir tas arī mūsu galvenais mērķis, ir visas šīs vērtības, bet mēs neesam muzejs, mēs esam dzīva vecpilsēta, kurā dzīvo mūsu cilvēki, kuri pie mums strādā, kuri pie mums mācās, kuri doda darba vietas, kuri ēd mūsu krodziņos, dzer kafiju. Vienkārši tas ir tas, kas ir jāatrod, tas veids, kā mums visiem sadzīvot. Ļoti labs piemērs. Jā. Ines, paldies. Vispār kuldīdzniekiem cepuri nost un kāja virsū. Un tiešām, jūs esat tiešām iedvesmojošs piemērs visi kopā kā kopiena. Kā sakārtot vidi, kā fokusēties uz kaut kādu konkrētu mērķi un kā viņu tiešām pacietīgi īstenot, solīt pa solītim. Mūsu saruna, diemžēl,
ir iegājis otrā fāzē, kad tā kā vajadzētu atvadīties, vai tev ir kaut kas nobeigumā, ko tu gribētu pateikt vēl? Saistībā ar līdzdalību, ar savu pieredzi, ar savu, varbūt ir kaut kas, ko tu novēli, vai ko tu kaut kādu redzējumu, vai ko tu esi sapratusi, nu, kaut kas tāds, ko tu gribi nobeigumā pateikt. Nu jā, principā līdzdalībā ir ļoti būtiski nepazaudēt to savu redzējumu, nepazaudēt to savu ceļu, bet iemācīties cienīt vienam otru. Un principā es saprastu, ka arī līdzdalība vienlaicīgi ir arī kaut kāds kompromiss. Un nevar būt arī tā, ka es tagad līdzdarbojos, bet tikai un vienīgi ar savu viedokli. Nē, iesaistamies, un rezultātā jau iespējams tur kaut kas beigās cits pat sanāks, bet tad tu būsi iesaistījies, tu būsi izteicies, mēs sarunājamies, mēs argumentējam, bet spēt sarunāties un spēt meklēt šos kompromisus. Un es domāju, ja mēs to iemācīsimies visas puses, tad jau tā līdzdalība notiks pat no sevis. Tā kā vienkārši aicinu visus darboties, līdzdarboties, iesaistīties un varam padarīt tā to pasauli labāk. Paldies, Ines, ka tu ieradies un uz satikšanos. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies. Priecājos.